Paskaidri, tā ir tava māja, un tā ir mana māja. Šitā Latvijas pučku ir mana māja. Tu droši? Ķemmei ir jābūt kaut kur. Tev nevajag uz stulti aiziet. Vajag uz stulti aiziet. Kas tur ir? Arī podā uzplauks pumpurojošs zars. Izrādās. Tā ir labvēlīga auga. Tā ir labvēlīga auga, jo sūdi vienmēr ir arī zelts. Paldies, mīļie. Turpinām ceļojumu. Mums ir vēl viena. Vēl viena točka. Jā. Nē, piec. Durvīm, neizskaties kārtīgi. Kas ir dzīvīti? Klausies! Tur ir rakstīts kaut kas Artur. Vajadzētu Tev izlasīt? Būt liesam? Nu, vēl. Būt liesma. Liesma. Jā, esi liesma, jā. Paldies. Es domāju, reku tev arī ir. Mēs ugunskura sagatavojam, tu esi tā liesma tam ugunskuram. Šito lūdzu nenojaukt. Lai nepaklup kaut. Tu nenojauc, ja? Man ir šodien dzimšanas diena, super! Labdien! 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 Greetings. Welcome to Chateau Hiramala, Lagodehiu, Georgia. Please let me introduce you our Marani, our winery. Пойдемте. So, this is Marani. The Georgians, we are calling it Marani because we are keeping here wines. The wine tradition in Georgia is starting from more than 7,000 years ago, and at this moment we are keeping our traditions as well. We have our own jar for wines. We are calling it query, and from outside it looks like this. And we are putting those queries inside on this ground, and we are keeping it as long as we want. From inside, this queries looks like this. If you want, you can look inside. This query is made from clay, of course, and it's getting a special taste for the wine. And because of this, wine from query is so delicious and it's so good for us and for our health as well. In Georgia, we do have more than 500 type of the grapes, but usually we are using two type of grapes mainly, I wanted to say. It's Katsiteli and Saperavi grapes. So when we are gathering these vineyards, of course, we are smashing it and we are using these jars, these queries, to keep them. During 2 months, we are awaiting it to start bubbling, and after this bubbling, we are separating those seed and juice from each other, and with this juice, we are making already wines, and we are keeping this wine inside of this query, the juice. And the seed we are using to make fire water, and we are calling it jaja. I think you taste it in Georgia.
So mainly when Georgians have feast or dinner or something to celebrate, we are using white wine, because with white wine you can have feast more than 2 or 3 hours, and next day you will not have a headache or hangover. But red wine we are using like medicine in Georgia. I mean that the red wine is good for blood pressure and heart beating as well, and for temperature inside of your organism. So if you will drink a lot of red wine, you will have headache and hangover the next day. But with the white one, you will feel free and normal on the next day. So now let's taste our wine. I was explaining inside. Red wine or white wine? First. First, red. Red, okay. For blood pressure. You're welcome. Please. Jā, brīvība. So, who will say toast? You. Of course you. So, You need to sit because this is very long. cheers for Georgia and for Latvia as well. Cheers for our friendship and for the peace on the earth. Jā. Cheers. Galmarģis. Bija ļoti grūti klausīties, ko viņš stāstīja, jo man bija grūta diena. Bet tad, kad es iedzēru tās zāles, to sarkanu vīns, jo tas bija sarkanu vīns, tad man palika labi. Asinsrīt normalizējās. Normalizējās. Vīna degustācija bija bomba. Viņš bija garšīgs. Bija sākums, Nevis aizdomīgi, bet gan, manuprāt, arī viena no lietām, kas nebija lēta. Viņš tur $15, viņš teica, vidēji viņas maksā. Tas priekšstats bija, ka Gruzijā jābūt, tur varbūt ne pa velti, bet ūdens cenā. Ūdens cenā. Bet tā nav. As I know, we have a birthday girl here. Yeah. Birthday girl. Yes. So, happy birthday, my darling. Thank you. I wish you all the best and all the good in your life, in your wonderful life. A lot of love, a lot of happiness, and a lot of children, of course. Yes. Big family, huge family. Oh, Thank you. okay, wonderful. Cheers. 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 Gāģimērģis. Gāžas. Jā. Mēs tev dāvanu nedodam. Ne? Sieva? Mums ir arī sava dāvana. Jā. Bet tev viņa jāver vaļā ir. Nesmaržo. Kurien tu viņu izvilki? Sorry? Mums beidzās. Tas bija akcija. Man ir vēstule. Jā. Dārgā Laima, sirsniņa, tu esi skaista. Paldies. Mēs tev dāvinam dāvanu Sāls namiņā, tas ir numur 3. Frizētavā matu veidošanu, Jesu. Paldies jums liels. Es ieradīšos, lai varētu. Paldies. Jā, Tu dieniņu laimiņā dodi, dižani ražani dzīvojoti. Dižani ražani dzīvojoti, daudz baltu dieniņu laimiņā dodi. Dižani ražani mīlējoti, dižani ražani mīlējoties. jā. This is a small present from our chateau. Laimiņai dodi. Laimiņai. Thank you. It's Kinsmarauli, semi-sweet red wine, of course, and I think you will like it. I like it. Thank you. You're welcome. Thank you.
Sorry? Oh, take my place. I have birthday next year. But I want now gift. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kas skaita, teiksim, 39 gadi, 37 gadi. Jā, nu, man ir 24 gadi mūžīgie. Mana dzimšanas diena ir vienkārši ļoti skaista diena, kad es saņemu to cilvēku emocijas ar vien vairāk un vairāk. Un tāds, tā kā viņas ir tieši man. Un tad tu var tā kā uzlādēties un iesmelties visu to tādu, ģenerēt pēc tam visu ārā. Tas man ļoti patīk. Jā, es esmu friziere un es noilgojos pēc savu darbu, un tāpēc es tagad izmantoju, bet baigi negribu reklamēt. Lai visiem. Rīgas zvaigznes brauks. Kā tu parasti svin dzimšanas dienas? Es svinu, nesvinu. Normāli svinu. Man parasti Ronis kaut ko saorganizē. Bet Ronis tev arī vakar saorganizēja? Jā. Dzimšanas dienas balītes man parasti Ronis ir tas, kuram patīk uzklāt galdu, uzņemt ciemiņus, organizēt kaut ko pa kluso, saicināt visādus tur. Un citreiz tas ir tā kā kaut kā privātāk, citreiz tas ir plašāk, bet viņš ir tā kā par mani atbildīgs. Es arī paļaujos vienmēr. Es zinu, ka Ronis bija ilgu laiku prom, tad man māsa uzņēmās šefī par mani. Tad 2 dzimšanas dienas viņa man organizēja. Ir bijis tāds riktīgais pārsteigums, ko tu atceries vēl šodien? Vārta dienā man ir bijis riktīgais pārsteigums. Tas bija tāds, kad Ronis bija Jordānijā, viņš bija man atsūtījis ar kurjeru ziedus, un kurjeris mani ķēra uz ielas. Jau viss no viņa muku. Es domāju, ka viņš man skrien pakaļ kaut kāds vaiprāt. Un zusādas vēl. Viņam nebija ziedi rokā, viņš vienkārši nāca virsū un tā jocīgi. Un tu muki, ja? Es nevarēju saprast, ko viņš no manis grib. Un viņš pēc tam man tā aiz rokas sagrāba, un viņš saka, pagaidi. Un tur ielas vidū gandrīz vai. Un tad viņš, kāpēc nevarēja viņš to ziedus iedot, jo viņam bija kaut kur mašīna cits nolika. Un te jūs vēl gājāt pakaļ, ja? Jā, beigās gāju pati pakaļ. Ko tu esi pasūtījusi, ko tu gribi? Es gribētu sev jaunu rotu. Man nav ķēdītes. Viņš zina, kur? Es varu pateikt viņam? Nē, viņam kādi? Es ļoti ticu viņu gaumei. Nejaukšos. Nē, tur nav. Tur ir viņam viss, ko viņš nopērk, ir ļoti skaists. Tu zini, kādas dāvana tagad Jā. gribētu? Nu, kāda? Jauna mašīna. Nu, tā jau ir praktiska vajadzība. Jauna mašīna ir praktiski vajadzība. Jā. Nē, es tev teicu citu. Amat neteikšu. Es tev teicu. Šitā te kaut kāda veidība. Mikrofonu? Jā. Labi. Nu, tā parasti tas notiks. Nu, painosis tagad. Kākla rotu. Nē, nu, rotu, Ķēdīte. jā, vai kaut ko es tev prasīju. Bildnīca tādu. Nu, lūdzu. Brauc ballē. Paldies tev liels. Iešu skatīties, jā? Pati pirmā pirms Ronaldam rāda. Antru baigi labi. O, čau! Oho! Redzēji, ko? Ronis ir šokā! Lakstu boda rulē! Tu jau manu darbu nopēli. Galvenais iesmažo Antru šito te. Tā ir Ivars. Ivaram savam atulākam. Nu, jā, no. Paskaties. Es šitā sēdēšu. Tu jūties labāk tagad? Nu,
Bija patiesi prieks ieraudzīt tevi ar tīriem matiem. Tīriem. Jā. Tikai tīriem. Sen nebija redzēt tevi tik tīriem matiem. Pirmo reizi, bet priecēdi apmeklējumi, es redzu, ka tev ir izmaiņas frizūrai. Nē, es zinu tikai, cik man jāsmaksā. Jā. Vai mums izmaksāja tas? Vai mēs maksas to visu darīt, tad uzreiz var redzēt, ka kaut kas viss darīt. Redzi, kāda atslēga noslēpuma tā ir. Un, saprot, mums ir dāvana vēl. Jā, man sapucēja, un mēs varētu laist jau tad uz mūsu mūzikas skolu randiņu. Viņi nezina, kā mēs dziedam. Bet nekas. Kā jau Gruzijā, ja tu dziesti dziedi? Jā, šodien mēs to uzzinājām. Jā, izrādās, jā. Nedzēd tikai beigties. Laidam? Laidam. Skums. Mēs būsim atpakaļ. Es vēlos par to parunāt. Man sieva ir traka. Pilnīgi traka. Man ir redzot arī. Mēs abi jau nospriedām, ka mēs lohies. Bet jā, nu kā, atvaļinājuma režīmā, tad ir atvaļinājuma, nu tur tādā... Ir noskaņojums tāds liderīgāks un tāds gaisīgāks un arī paļaujās vairāk kaut kādām šitādām. Tur bija inčīgi vienkārši, tur tāds svistas gruzīni tur apkārt un viņš tāds ir tāds pajocīgs puisis dziedāja. Nu, neko, inčīgi, man patika. Tātad mēs braucam šodien uz mūzikas skolu un mēs satiksim bērnus, paņemsim viņiem gardumiņus, ja? Es zinu, ko es gribu. Tu neņemsi visus vienādus, viņi sakausies? Nu, tāds risks pastāv. Nu, viss vienāds? Nu jā. Sirsniņi neiešo tai? Visus virpulīšus. Sirsniņi būtu mīlas nometnē atbilstošā. Jā, bet tur var kāds nesaprast. Zin kā, ja džigits neied sirsniņus tā. Varbūt, 3, 4, 7 un vēl 3, ja? 7 un vēl 3. Un paņemsim kaut kādus kinderīšus arī, kur viņiem, ja? Oliņus, lai viņiem ir dāvanām iekšā, ja? Laižam tālāk? Laižam tālāk. Kur mums ir busiņš? Bet kā? Tā ir pieču. Riepa caura. Bet īstenībā mūsu stilā. Mums parasti kaut kas notiek tāds. Tagad mēs kavējam skolu. Bērni jau gatavo kaut kādu priekšlikumu, kuru mēs nezinām. Bet, nu? Nekas. Riepai nepavēlēs. А коньячка не пьете? Она, ей нельзя, она... День рождения? Да, мне сегодня Приходите ко мне гостить, я... Ой, спасибо вам. Tas, ka citi cilvēki pievērš manai sievai uzmanību, nav nekā kompliments, nekas. Nu, tā vienkārši notiek. Nu, tas jau tikai likumsakarīgi un dabīgi. Kas tieši likumsakarīgi? Tu esi klīta. Paldies. Всего вам хорошего. Спасибо. Едете? Ну вот, гостей. Вот если позволит нам, тогда... если позволит. Да, мы вот такие. Начальники. Да, у нас есть начальники. Съемка идет. Спасибо вам.
Проходите, пожалуйста. Спасибо. Wow. Es īstenībā biju reāli šokā. Tur tie mazie ķipari sastāvušies, visi tur saģērbušies, tāds ritīgs Latvijas auseklītes Gruzīņu izpildījumā, bet reāli viss priekš mums sagatavots. Tā ļoti saviļņojoši, ļoti pacelājoši un tik tāds personificēts viss likās. Так, дорогие гости, добро пожаловать в школу-студию города Лагодехи, где изучают дети играть на народных инструментах. Я надеюсь, несмотря на то, что дети маленькие, еще только что начинают изучать все это, все равно будет как бы вас пройдет такое впечатление на вас. Так что давайте послушаем все-таки. Давайте. Я хочу разъяснить вам, вот эта песня бойцов, которые воевали в Абхазии. Кто попробует научиться играть на инструменте? Играть. Просто хотя бы 3 ноты. Я хочу. Есть желание, да? А вас нравится? А вот. Rīgā nopelnīt tunelī. Nē, tur tā. Ой, как красиво. Вот я все, знаете, мне интересно все. Вот этот инструмент называется пандури. 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 Почему-то вот название очень похоже на украинскую бандуру. Поздравление, день рождения. Man ļoti pietrūkst mūsu bērnu, ļoti pietrūkst mājas. Bet viņi lieliski tiek galā, viņiem viss ir labi. Un man vienkārši ir laikam jāiemācās atkabināties. Mums ir draugi, kas ceļo vien paši, tā kā bērns atstājot mājās, un daudz ceļo. Un mums tas vienmēr licies kaut kā dīvaini, tā kā nedabīgi. Un tad šitais pierāda, ka varbūt kādreiz, ka tā var arī izdarīt. Viss kopā priekš manis tas bija ļoti saviļņojoši. Ne tikai tā, ka tā nozīme tam visam, es vairāk tev atkārtošu, tas, ka tu tā uzņem to enerģiju, to vibrāciju, tu visu sevi ielaidi iekšā, un tur bija tik, lai tu nesaproti to mūziku, bet tie mazie viņi tur cenšas spēlēt, dzied, un tas viss ir tik piepildīti. Atā! Čau! Čau!
Mēs ejam prom. Mācamies.